Paldies visiem, kas ir ieradušies klātienē. Paldies tiem, kas skatās mūsu TV ekrānos, ierakstā. Mani sauc Nauris Metnieks, esmu Vantas dibinātājs. Un šodien runāsim par informāciju, par pieredzi un par panākumiem. Podkāsta, šī ieraksta nosaukums ir No rūdes uz zeltu, tāpēc, ka viss ir ciklisks, arī cilvēka dzīve ir cikliska, un mums ir augšas, mums ir lejas. Šodien mums ir īpašs stāsts, un tāpēc arī parunāsim par to, kā tas ir, ka tu esi rūda, un kā tas ir, ka tu esi zelts. Šīs dienas dalībnieki, jeb runātāji, Jēkabs Grīnbergs, Vantas līdzdibinātājs, augstu sasniegumu sporta un fiziskās sagatavotības speciālists, pārstāv ķermeni šodien. Ķermeņa tematu, jā, tā laikam varētu teikt, mehānisko daļu, jā, šajā pusē, jā. Mediātore, transpersonālās psiholoģijas konsultante un modernās psihosomātikas terapija praktiķe Daiga Jēkabsone. Jā, pārstāvēs tēmu psiholoģiju. Un man ir divos vārdos, pavisam vienkārši personība čempions, Mārtiņš Pļaviņš, trīskārtais Eiropas čempions, pasaules čempions un bronzas medaļnieks Olimpiskajās spēlēs. Mārtiņš ir centrālā figūra šodien, kura stāstu mēs iztirzāsim, ja tā var teikt. Apskatīsim. Jā. Mārtiņ, pirmais, ko es gribētu tev pajautāt, pirms mēs runājam par zeltu, atgriezties tajā rūdā. Nevienam nav noslēpums, tev bija pietiekami nopietnas savainojums. Pastāsti mums, kas varbūt īsumā, kas notika, kā tu tajā brīdī jūties un ko domā tajā brīdī, Mārtiņš? Labvakar, jā. Es mazliet piekoriģēšu, tur tas trīskāršais Eiropas čempions labi izklausās, bet tas ir, man liekas, ieskaitot jauniešus. Tad tos mēs mazliet jau, kad izcīna pieaugšo Eiropas čempionātu, tos jauniešus jau paliek citā plauktiņā, un viņi jau ir tā. Bet, protams, ne katram izdodās ar jauniešus vinēt, un tā kā tas nav viegli, jā. Bet gandrīz pirms 3 gadiem, jā, man bija ceļu operācija, kad ievieto mākslīgo skrimsli, kad skrimslis laikam izveidots laboratorijā, un viņš nav tāds ciets, kā mēs esam skrimslis nav pilnīgi ciets, bet tas vispār ir tā kā želeja. Un tad, kad ievieto viņu operācijā laikā tajā caurumā, kas ir nodilis dēļ tā, kad celis ir nokalpojis savu laikam mūžu sportā, jā, un tad paiet kaut kāds laiks, pēc tās operācijas, kad uz tās kājas vispār nedrīkst likt svaru, jo pie katras tās kustības svara ir tas tieši spiediens uz to vietu, kur tev ir tas caurums. Un ja tā, sauksim to par želeju, ja viņa nesadzīst, tad visa operācija tā ir vējā. Jā, un tad to mēs konstatējām pa lielam, vai ir labi vai nē. Tas bija kaut kur pēc 4 mēnešiem tikai, kamēr ļāva sadzīt, viss tur, kā saka, sacietēt un tā, jā, tā rehabilitācija, tā bija tāda ļoti ilga, un ja tos soļus, tad es nezinu, tur tiešām vērtēt pa milimetriem, jo laikam, kā man Olimpiskajā vienībā teica, ka man ir ļoti veiksmīga operācija bijusi viena, bet es arī teicu, ka man bija visgarākā tā atjaunošanās un es visilgāk ieguldīju darbu un visvēlāk atgriezos uz laukuma. Un tā jau nebija mana izvēle, jā, es daru, ko ārsti liek, un pa to laiku bija arī tas, kad tas organisms to skrimsli mākslīgo negribēja ņemt pretī, un visu laiku tas celis bija kā slodze tā iekaisis piepampis, un līdz ar to tas tā kā tu paspēr kaut kādu solīti uz priekšu, un tad tu ņem brīvu kaut kādu dienu, jo jānomierinās celim, tu atkal ej uz priekšu, un tie soļi, tie arī bija to laiku, es nepateikšu tos pirmos 4 mēnešus, bet pa milimetram, jo tad, kad
es varēju sākt staigāt, nolikt kruķis malā. Pirmais solis bija milimetru, jo vienkārši tā kā no sākuma vajadzēja iemācīties staigāt. Un, es zinu, ka pēc visām operācijām, visiem sportistiem, tas ir ilgs laiks un grūti. Tad man liekas, ka sportā ir pa lielam ir pavisam vienkārši, ka tev ir sasniegumi, ja, tad tu esi visiem baigi vajadzīgs, visi tev tur reiķinās, un kad tev ir trauma vai tu, piemēram, beidz spēlēt, esmu dzirdējis no pāriem sportistiem, tad tu esi tā kā, viss par tevi aizmirst, un tā atjaunošanās pēc operācijas, tas tā kā tas otrais, ka tu esi pats ar sevi no rīta līdz vakaram, ir sieva, ir fizioterapeits, ja, un kas liek procedūras strādā ar tevi pašā sākumā, ja, tad sieva ir, jo nevar, tas spēks kāja ir tāds, ka gāzes pedāli nevar piespiest. Zinām, cik ir jāpiespiež gāzes pedāls, ja, bet to nav iespējams izdarīt. Tad tā man liekas, pa milimetram tā bija kaut kādi, laikam, tur 8 mēneši. 8 mēneši bija, un tad es saku, kā piecinājuma palīgā Jēkabu, kurš specializējās man uz tiem muskuļiem, kas bija atrofējušies. Atrofējuši nebija, nodarbināti vai neslēdzās iekšā, un tas bija laikam tas saistīts kvadriceps tā iekšā galva ar to visu to lecienu, kas mani bija ļoti svarīgi. Un tad likām to no 1 milimetra klāt uz 2 milimetriem, un tā pakāpeniski, un es varu pateikt, kad tagad bija Eiropas čempionāts, bija pagājis 2,5 gadi, 2 gadi un 8 mēneši bija pagājuši, kad bija pirmā reize, kad es varēju nospēlēt veselu turnīru, kas bija 7 spēles, nedomājot par to, ka celī ir kaut kāds spiediens, kaut kas sāp, jo vienmēr tās slodzes ir tik lielas, ka nespēja atjaunoties organisms. Un tad pēc gandrīz 2,5 gadiem bija pirmo reizi, un arī tad uzreiz sekoja tā labā sajūta uz laukumu, un tad sekoja labā spēle, kas arī tika atalgota ar titulu. Tas būtu tā ļoti, ļoti īsi. Jā, tu tā kā izstāstīji visu to procesu līdz rezultātam. Super, tagad mēs varētu lēnām to pakot vaļā un iet mazliet detaļās. Tas sākums, tev, kad saka jaunatnes čempionātos rezultāti, visi iet uz augšu, profesionālis sports, viss pārējais. Un ir tas brīdis, kad tev tas viss apstājās, ja, un tu saproti, ka tagad sāksies tas rehabilitācijas posms. Ko tu jūti tajā brīdī? Tā kā atgriezies tajā sajūtā, kas noraksturo, kas tas ir? Tajā brīdī dzīve ir beigusies, dzīve ir sākusies. Nē, zin kā, tā operācija varēja būt tā kā jauns sākums, jo man, kad es pārbaudīju to kāju, man bija sāpes tur treniņu nometnē un nevarēja, tā kā likās vai velka vai kas tur tajā celī, tur nevarēja saprast, kas notiek. Es vispār nesēdēju treniņos, es tikai staigāju, jo katru reizi, kā šādi saliec kāju, tā nevar piecelties un sāp celis. Un tad man uzreiz pateica, kad es atbraucu uz Latviju, kad ir tas caurums, un ja es kādu reizi vēl gribu vispār, jebkurā līmenī uzspēt to pludmales volejbolu, ir jātaisa operācija, jo var netaisīt, bet tad tu netrenējies. Vienkārši sports ir uzreiz ārā. Un tad tas, tā kā es uzskatu to par jaunu sākumu, jo man pašam ir 3 bērni, un tad labākais veids, kā iemācīt otru spēlēt, ir spēlēt ar viņu kopā. Tā kā tur Jūrmalā pret tur veterāniem, visu, to ceļu mēs paši gājām. Tas ir pats labākais, kad kāds labāks tev pavelk, un līdz ar to es gribu, lai viņus spēlē. Tas nozīmē, ka man ir jābūt formā līdzi. Es nevaru no malas tur vienkārši ar pirkstu rādīt, kas ir jāizdara. Ģimene un bērni bija tava papildus motivācija. Ja, tas uz to brīdi bija vienīgais, tāpēc, kad pasaka, ka tu uz laukumu varēsi atgriezties labākajā gadījumā pēc pusotra gada. Un tas ir ļoti ilgs laiks. Ne tikai no tā, kad liekas, ka tas pusotrs gads, tu esi, kā es teicu, praktiski viens, tu un ģimene, ja, un plus vēl kāds, kas tevi strādā tajā dienā. Bet, jo mēs esam pieraduši, aizbraucam, mums tur pilns ar sportistiem apkārt, pilns, tu tā kā esi visu laiku tajā apritē, un tāpēc arī tu turies, jo tu esi apritē starp pārējiem sportistiem. Šeit tu esi viens, un kamēr, kā es arī komentēju, kad mēs uz olimpiādi netikām, es teicu, kamēr es mācījos staigāt, citi gāja svara zālē un lika klāt, un tad vienkārši tas ir, tu
tu domā, kā atgriezties uz nulles punktu, kamēr viņi ir kaut kur tur tālāk. Un tas bija vienkārši tajā brīdī likumsakarīgi. Jā, nu tad, kad pasaka pusotrs gads, mums ir tāds specifisks reitings, kad tu ar traumu var izlaist tikai gadu, un tad, lai saglabātu tavu reitingu, tad pusotrs gads bija tā, kad es atgriezos, es teorētiski nevarēju izpildīt nevienu no olimpiskās vienības normatīviem, jo man nepietika punkti, lai brauktu uz Eiropas čempionātu, un tur pa pasaules čempionātu vispār nerunāt, un tad tu zini, ka tu atgriezies, un tajā gadā tevi tā kā pasaka paldies, un tevi vienkārši, pasaka paldies, un tu esi nākamo gadu, tas kā šitais gads, tu esi pats par sevi. Un ja tu gribi būt sportā, tu sāc pilnīgākās nulles, turpat, ko tu sāki, tad, kad tev bija 17 gadi. Tik zems punkts tur vienkārši bija agrāk, es nezinu, bet agrāk tas nebija zems punkts, tas bija sākums. Tas ir rīktīgi zems punkts, un tā sistēma ir pludmales volejbolā ir ļoti nepateicīga. Ja tu sāc no nulles, tev jāiziet ir apmēram gada griezumā daudz turnīru, jāspēlē zemā līmenī, un viss ir jāvinē, kas arī ir grūti, jo mums ir pasaulē ir apmēram 1400–1500 komandas, un uz olimpiādu tiek 24. Tad iedomājos, ka es būtu 1500. vietā ar 0 punktiem. Ja? Tad tas mērķis olimpiādi, tas jau ir, tur ir ar tādiem soļiem jāspēr uz priekšu, kas ir praktiski, tas ir neiespējami. Vienīgais, ja tu ej pa olimpisko zeltu, ka tu zini, ka tu esi pasaulē labākais. Tā kā tā, jā. Un tad, Daiga, varbūt var nokomentēt, cik svarīgi tādā brīdī, kad ir tas snaps saucamais. Tajā brīdī viņam pārlūst tas stāsts, cik svarīgi tā komunikācija ir gan iekšēji, gan ārēji, gan tas atbalsts no malas un atrast tos veidus, kā Mārtiņš min, kad pieturēties tajā sportā, bet ar citiem instrumentiem un rast to motivāciju tur būt. Vakar, klausos un saprotu, ka Mārtiņš ir tā kā Minhausens sev izvilcis pats no bedres ārā. Pats tur sievas es jau būtu noteikti. Nē, bet visu gala punktu jau esi tu pats. Līdz ar to, ka tas ir vitāli svarīgi. Ja mēs vairākas reizes Nauris tev jautāja, kā tu jūties. Kā tu jūties, jā? Tas ir vēlreiz tāds jautājums. Jā, tas ir vēlreiz. Tāpēc, ka tu jau īstenībā tas jautājums ir par to, kā tu jūties kā ķermenis, kā tu jūties tās psihoemocionāli, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pašam priekš sevis to saprast un noformulēt, tādā brīdī. Jo atbilde labi, slikti, norma, galīgi slikti, tas tā nerulē īsti. Ja. Līdz ar to, kas tevi tādā brīdī izvilka ārā, tā apjausma un sapratne, kā tu patiešām jūties, vai tu līdz tam aizrakies, vai tu vienkārši mauci tanī. Tas ir labs īstenībā jautājums, jā. Vai tu sajūti tiešām to momentu, vai tu vienkārši skaties nākamais solis, nākamais gājiens un ejam? Tad, kad tu sēdi uz divāna visu dienu, tev tā kāja taisna labākajā gadījumā, ja, tad varbūt, ja runātu no tādas sporta sabiedrības, nevis, jo ģimene ir turpat visu laiku blakus, bet runātu no sporta sabiedrības, tad varbūt, ja vienā vārdā, tad varbūt pamests, ja, bet dzīve jau nav tikai sports. Ja, un tad dzīvē ir, mēs katrs kaut kur, ir kādi labāki brīži, grūtāk, un tad jau tu, es jau zināju, kad es beigšu sportot profesionāli, ja, tad tā dzīve izvērtīsies savādāk, un tie cilvēki manā dzīvē uzreiz pamainīsies, vai vismaz viņu loma dzīvē līdz ar to kaut kad bija jābūt tai sajūtai, un tad, tā kā varbūt šajā brīdī es to izjūtu, un esmu pateicīgs, ka man izdevās tomēr vēl atnākt atpakaļ un uzspēlēt kādu laiku, tā kā es nezinu, jā, bet tajā brīdī, kad tu esi no rīta līdz vakara mājās, ja tu neesi pie daktera, tad tu esi viens, jā, kā ir. Tev ir iespējas daudz ar sevi parunāties, vai ne? Tur labāk ir nerunāt. Labāk ir nerunāt. No vienas puses labāk nerunāt, no otras puses tas ir viens no veidiem, kā sevi no tā arī ātrāk dabūt ārā. Ja tu sāc par to runāt, un ja tu apzinies, kas ar tevi notiek, un ja tu sāc saklausīt, ko tas ķermenis tev saka, un
Ne jau pavēlti tu līdz tādai dzīvē nonāci, ja līdz tai traumai. Tas arī fakts, ja tu paskatītos atpakaļ, nu, kā tu sevi sajūti, kā tu dzirdēji tos visus impulsus, ko tas ķermenis tev jau sūtīja un teica, nu, varbūt, ka kaut kas nav īsti labi jau pa ceļam. Ja? Tā kā tā trauma bija tikai gala punkts izkāpiet, kā es saku. Ja? Jo ķermenis jau nemelo. Ķermenis dara visu, lai tu saglabātu sevi. Ja? Es tieši gribēju teikt, ka gan tas sanāk tas prāts, vai ne, gan tas ķermenis vienkārši meklē veidu, kā... Jā, viņš meklē veidu, kā līdz tevim aizklauvēties. Ja? Tā kā tu viņu faktiski līdz tam posmam nedzirdi līdz tai traumai, ja? Tad viņš saka, labi, ja tu nedzirdi, tad mēs šitā. Es tam nebiju šo pajautājis, paspējis vēl pajautāt. Līdz tam operācijas punktam, cik ilgs bija tas laika nogrieznis? Nu, tas bija pakāpeniski veidojās, tas nebija jau vienā dienā, vai ne? Cik ilgs bija, varbūt, kad tu sāki manīt to celi, līdz brīdim, kad bija tas lēmums, kad ir jārīkojas? Man liekas, ka tas bija samērā ātri, jo tur bija tā 21. gadā olimpiāda. Mēs bijām rīktīgi labā formā, baigā tonusā, un tad mēs paņēmām mazliet to pauzīt un sākām gatavoties nākamajai sezonai. Un tad tu pakāpeniski gatavojies, un tad kaut kādas 3 nedēļu griezumā nometnē, 3-4 nedēļas, un tā pakāpeniski sāk tur kaut kas, tas cels bija tāds sāpēja. Un tad, kad atbrauc mājās, tas jau tur bija vispār dienu jautājums no tā brīža, kad magnētisko rezonanci līdz pateica, ka tur pēc pāris dienām ir operācija. Nu, tas notika ļoti ātri, līdz ar to nebija baigā iespēja tur, kā būs vai ko, vienkārši pasaka, jādara un mēs daram un visu. Un tad pēc tam tikai domājam, kā vispār tas tālāk izskatīsies, jo varbūt arī labi, jo tad savādāk, ja tu domā, tu ja tur jādomā, kas būs, vai, jo man neviens nepateica, ka pēc pusotra gada es atgriezīšos laukumā. Man teica, tu pēc 3 mēnešiem, 4 varēsi lēkāt. Tad tajā brīdī man celis bija piepāmis, pagāja pusotrs gads no tā, kā likās, un tad, kad sāka pētīt, jo tās operācijas Latvijā nebija daudz veiktas, tur bija Oskars Tibermans, viņam arī bija, bet viņš beidz sportot, jo viņš es nezinu, kāpēc, bet viņš ļoti ātri atsāka tās slodzes kājas likt. Ja? Un tad, kad fizioterapeits sāka pētīt, kā tur vispār to procesu, kā jāatjauno, pēc pusotra gada, man saka 4 mēneši, tas pusotrs gads, un realitāte arī bija. Tas pusotrs gads atgriezies, un vēl gads, kamēr tu ieej tādā formā, ka tu varbūt viņu nejūti. Jā, Tev uzreiz rodas nākamais interesantais jautājums no manas puses, ko es jau sāku, varbūt kaut kur jau sen atpakaļ man ienākot tavā stāstā iekšā, varbūt novērot no malas un domāt, ir, ko mēs gan kopā esam redzējuši, piedzīvojuši arī procesā, ka tas jau nav viena tas muka taisna līnija uz augšu. Vai ne? Ka tas ir tur kalniņi, ir šitādi te, un kaut kas vienu dienu mums tur sanāk, vienu dienu tur īsti nesanāk. Ja? Un tas, kas man likās pats varbūt spēcīgākais man, malas vērojot arī to procesu un vadot reizē, ir, es nevienu dienu neredzēju tevi nolaistām rokām, nevienu dienu neredzēju tev tur bēdīgi gluži pa kaut ko jātu, vienmēr bija kaut kā tādu, es jūtu no tev vienmēr tādu tik pozitīvu tu enerģiju, man likās, nav nekāda varianta, ka mēs netiksim ar šo visu galā, jā, un tas ir vienkārši laika jautājums, jau nevis vai mums izdosies, un man tas laikam jautājums no manas puses ir, kā visā tajā procesā tu uzturēji šo te pozitīvu enerģiju, kas tev arī visu laiku ļautu nākamo soli likt uz priekšu. Ierasties nākamajā dienā? Man liekas, ka tur ir tas stāstīns par tiem maziem solīšiem, ja, kad uz priekšu, jo tu jau pareizi pateici, ka tas ir, kad mēs tur būsim galā, un tur īstenībā tur nav varianti, ja tu sāc, tur ir jābūt. Es nevienu brīdi nedomāju, kad es neatgriezīšos uz kājām un par to, kad vairāk nespēlēšu, bet tur vienkārši mums toreiz bija tas jautājums, kad es visu laiku gribu pēc 2 nedēļām sākam kaut ko darīt uz priekšu, tie solīši bija mazāki nekā es gribēju, bet ja tagad tā atskatās un tad zinu, ka tiem pārējiem citiem cilvēkiem tās operācijas, kad kaut kas nav, ja, tad, tad tas laiks, ko mēs pavadījām neatgriežoties laukumā, bija tas faktors, kāpēc viss notika tik lēni un tajā pašā brīdī tik labi, bet man liekas, ka es laiku skatījos tajā, ka tas mazais, kā tu man teici, šito muskulu, tagad mums tur kvadricepsā jāpaceļ tik un tik, un tu jau katru reizi tu saproti, ka tas tik un tik īstenībā
ir riktīgi grūti to nākamo slieksni pacelt. Tagad es tagad pieeju, es nesaprotu, kāds iespējams, ka to nevar pacelt, ka tev nav vispār tik tā spēka, ja? Bet laikam tie mazie solīši uz priekšu, tie mazie mērķi, tie, kas tur ļauj pieturēties pie tā plāna. Tad tas bija kaut kas, kam tu apzināti piefiksēji, vai ne? Skaties līdzi, ievēroji, vēroji to, un tad tas tev deva to enerģiju. Tur vienkārši tur jāpaskatās, tur Instagramā, tur tie storiji, bet tad, kad tu ļauj lekt, un es tu tieši no visa lekšu, un tur avīzi nevar palikt apakšā, tad liekas, tad come on. Mēs jau sākām runāt par to krūzīti uz antēnas augšā, ka tur tīkla nomēra, viņš ir tā, ka tu pirksti pāri, bet tu palicies, un viņi joprojām ir tikai bišķiņ pāri. Tad ir tā, jā, bet tad vienkārši tu apzinies, ka tas darbs, ko mēs darām, un tā laukuma, tas ir cieši saistīts, un kāpēc kaut kādu tur tā laika, kad mēs sākām tur smilties, ka tā, tu vienkārši, kad tu saki, lec, un es jau nevaru palikties, ko lecies uz priekšu, vai tie mazie, kas bija, galva vienkārši pēc tā laika tā atradusi, kad nulle iespēja ir atrauties no zemes, kad tev ir bail, kas būs. It kā jau nekas nebūs, jo tur ir sarkociņu kastes jāuzlec, bet tu nevari piespiest sev to ķermeni dabūt augšā. Un tad, kad mēs nonācām līdz tam brīdim, kad teicu, ej, lec, un tad aizies tā spēle, es saprotu, ka tur ir vēl ļoti tālu. Ja, kā gaidīja to brīdi, kad ļaus, un tad, kad atļāva tos mazos, tu nevar uz tādu uzlikt, tad atstāv varbūt tā apskaidrība, ka tas būs lēnāk. Tas nebūs ātri, un tas, ko tu teici, tas psihoemocionālais fons, tas ar kādu pozitīvismu tu ej, tas viennozīmīgi ļauj tev ātrāk atjaunoties. Bet tas ātrāk. Jā, pilnīgi noteikti. Ātrāk. Tehniski varēja būt lēnāk arī. Varēja būt vēl lēnāk, jā. Un tas, ko tu arī minēji, tas baiļu fons, ja, tas ir dabisks. Ja, tas ir organisma arī dabiska aizsarga reakcija. Viņš saka, paga. Tas strādā tā kā tāda drošinātāja, ja, ka viņš saka, tas prāts tev neļauj aizskriet, tā kā tev gribētos. Ja, ka tu saki, varētu tūltām iet skriet un lekt. Aizsarga mehānismi visādi, vai ne? Jā. Tas fokus uz tiem mazajiem panākumiem noteikti palīdz to sinerģiju, ka tu redzi, ka tomēr mazliet iet uz priekšu. Varbūt, Jākab, tu vari aprakstīt mazliet detalizētāk to funkcionalitāti, tā kā ķermeņa funkcionalitāti, kas tur tika labots un kā tas process. Es domāju, jā, jautājums ir ļoti labs. Es domāju, tādā pilnīgi anatomiskā līmenī nav vērts varbūt gluži rakties, bet tas, ko es varu pateikt, lai bišķiņ varbūt skaidrāks ir tā mana pozīcija šajā stāstā, es esmu būtībā mehāniķis cilvēku ķermenī. Ja? Tad es meklēju šīs līnijas, stīgas, šķiedras, kur kāda ir pa stingru. Es zinu, ka to man vajag atvilkt vaļā mierīgāk, vai šī pa vāju, man viņa vajag pievilkt stingrāk, un es meklēju šos te balansus ķermenī, lai galu galā tas ķermenis spētu realizēt tās funkcijas, ko viņam arī galu galā būtu, kur mēs vēlamies, lai viņš, teiksim, performē, ja? Tas laikam ir anglicisms, bet precīzākais vārds, ko šobrīd var izvilkt. Un ar Mārtiņu man bija ļoti, ļoti interesants šis te izaicinājums, jo mēs ļoti specifiski zinājām, kur mēs daudz runājām, mēs simulējām tos momentus, kur tās varbūt tuvās bumbas pie tīkla būtu jāpaņem, un mēs zinājām, ka tas cels tur var saņemt lielāko to spiedienu un slodzi, un līdz ar to galu galā tas stāsts ir par to, ka jo precīzāk mēs zinām to gala funkciju, to momentu, kur viņi notiek, kur kādi triecieni tur iet cauri, mēs varam sākt viņu būvēt arī svaru zālē, mēs viņu simulējam, mēs viņu jaucam ārā pa detaļām, katru atsevišķi nospriegojam, un tad mēs viņu lēnām liekam kopā. Respektīvi, ir nodefinēts tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Tad ir kaut kādi soļi, kas noteikti arī palīdz to psiholoģiju sakārtot, jo tu redzi, ka tie soļi kaut kādi ir, un tu viņiem tuvojies. Es zināju, ka ir ļoti, ļoti būtiski, kad es varu to nokomunicēt. Teiksim, Mārtiņš, lai saprastu, redzētu, apzinātos, mēs kopīgi esam uzlikuši šos te mērķus, un mēs, teiksim, tur tik kilogramu vēl klāt tur, un tad mēs esam simetrijā tādā, un tad mēs varam sākt darīt to. Un es domāju, tas varbūt arī iedod to navigācijas karti, pa kuru mēs kopīgi arī gājām uz priekšu. Un tā ir tā mana perspektīva šajā te visā stāstā.
Katrai istabai, tumšai istabai ir loks, vai ne? Un tavs loks, es saprotu, ir ģimene, un caur to tu tā kā arī redzēji radi to motivāciju darboties uz priekšu. Kas vēl? No tādas komunikācijas bez ģimenes, kas vēl tev dod to drive? Droši vien, ka tu mīli to sporta veidu no sirds. Jā, tur vienkārši varbūt vēl ir iekšēji tas, ka tev visi skatās, tur tā operācija, tur saka, ka tur tev tik un tik gadi ir, ja, kad ķermenis jau sliktāk atjaunojās kad pa lielam ir jāmet miers, un tas, kad jo vairāk cilvēki tev netic, jo tev ir, bet būsim godīgi, tādu bija ļoti daudz. Mums pēc Eiropas čempionāta pienāca klāt cilvēki, pateica, neticējām, ka jūs vispār varat kaut uz pusi to rezultātu parādīt, ja? Bet jo vairāk netic, jo varbūt vairāk ir tas kaut kā iekšēji gribās pierādīt, jo visu dzīvi kaut kas ir jāpierāda, un tas sportā ir nevis katru nedēļu, bet tev katru dienu tu aiziet uz treniņu, un tev atnāk pretī, un viņi grib pierādīt, ka viņi ir labāk, un tad jāpierāda, ka tomēr tu šodien, rītdien, tu visu laiku esi labāks, un tā iet uz priekšu. Un tā pierādīšana ir sev, Mārtiņ, pareizi. Pierādīšana nav taisnība. Jā, bet jo mums arī, kad mēs bijām jaunāki, treneris arī vienmēr mums vajadzēja trenerim pierādīt. Viņš tā kā kad mēs bijām jauni, tad treneris viņš saka, jūs jau to, apmēram, jūs nevarat apspēlēt, tur 4 pretī, ja? Mēs spēlējam, mēs apspēlējam, tad izdomā vēl kaut kādus tādus, tā kā ar uzdevumiem, bet, ar tādu domu, ka mums laiku jāpierāda, ka mēs to varam. Tas bija tagad ir savādāk, kā tas viss notiek, bet tā ir cita tēma, ja? Bet laikam ir, kad visi ir pret tevi, ja? Un tad vienīgais, kas ir mans, teiksim tā, tāds līdzjutējs, kas skatās reālu situāciju, uz reāli, kā es spēlēju, ir mana sieva. Viņa pateica, ja es redzēšu, ka tu uz laukumu izēji un zaudē, un pa lielam ir, tu sevi tā kā apkauno, ja? Es te uzreiz pateikšu, un uzreiz jābeidz ir. Tā. Un arī tagad pēc operācijas, kad mēs sākām ar Jākabu darboties, pēc 8 mēnešiem tur sanāca spēlējam Latvijas čempionātu. Tur bija tā, ka es varu ap sevi 1 kvadrātmetru paņemt. Ja laukums ir 8x8, es ap sevi, un mēs tāpat dabūjām Latvijas čempionātā 5. vietu, tikai tāpēc, ka tur play-off sistēma ir izloza. Varējām varbūt vēl kādu, bet paldies Dievam, ka nebija, jo es biju nogurs riktīgi no tām 2-3 dienām. Bet pat tajā brīdī teica, ka ja tu uz vienas kājas lielāko daļu vari vinnēt, tad kas būs, kad būs abas kājas, tā spēcīgas, un nav jau tā, ka tā otra kāja man ir tā kā 100%, un tā operētāja ir, pieņemsim, tur, teiksim, 40, ja? Tā kāja, ka neoperētā, viņa jau pa to gadu, tas bija 8 mēneši, viņa jau ir ritīgi nogurusi. Tās slodzes, kad es kāpju, es 5. stāvā dzīvoju. Tas sanāk pa vienam pakāpienam visu laiku ar to, jo ar otru nedrīkst slodzi likt. Kāp augšā, kāp lejā, tu stāvi tīri zobus, tu visu laiku stāv uz tās vienas kājas. Vienkārši visu laiku tā, un kā es jau kad 4 mēnešiem man pārbaudīja, teiksim, labo kāju vai skrimsas sadzīs, pārbaudīju arī kreiso kāju, vai tur kaut kas nav noticis, jo vienkārši jau tā jau sāk celis, jau sāk sāpēt un neturēt to slodzi. Bet, paldies Dievam, tur viss bija kārtībā, un kā labā kāja sāk ņemt vairāk slodzes, tā viss nostabilizējās. Bet laikam, jā, kad jāpierāda, tad ar katru gadu vien vairāk un vairāk ir kādam kaut kas jāpierāda, bet, varbūt tas ir tas, kas tur pie dzīvības savādāk. Ja viss teikt, viss kārtībā malacis, tad varbūt tas iekšēji būtu tā pašapmierinātība, ja, kas sportā ir ļoti slikta lieta. Es tā uzskatu tajās, jo mēs, lai kaut ko, pieņemsim, pludmales volejbolā, lai tu nopelnītu, piemēram, $1000, tev jāvinē, tu noteikti spēļu skaits. Tad zāles volejbolā tu noslēdzi līgumu un tu vinnēs zaudē, tev ir. Pludmales volejbolā tā nav. Pa katru uzvaru tu kaut ko saņem. Pa katru zaudējumu tu esi 0 punktā, kur tu biji. Jā. Tad tā sporta specifika. Jā. Jā.
Nevēl es teicu personība čempions, tāpēc, ka skaidrs, ka ir īpašam mindsetam jābūt, lai no šādas te bedres izrāptos. Un tas noteikti nav arī tikai par sportu, jo sports, man liekas, ļoti tas sporta lietas ļoti var vilkt paralēls arī ar to, kā ir dzīvē. Tāpēc, ka arī dzīvē mums, tad, kad mēs esam, tur zeltā augšā, tad ir, saka, viss ir labi. Forši, un tas ir arī normāli, kad cilvēki ap tevi pievalkās tajā brīdī, kad tu esi veiksmīgs, ka tev viss sanāk. Un tad, kad tu esi bedrē, tad paliek tikai tie, kam tu tiešām, no sirds rūp. Un Daigai noteikti šeit ir komentārs par to. Jā, pareizi jau Mārtiņš teica, tad, kad tu paliec pats ar sevi, sēdi tajā bedrē, tad ir daudz laika pārdomāt visu kaut ko un padzīvoties ar sevi, un tu saproti, kas ir tās vērtības tavā dzīvē, ja? Un pārvērtē, ko tu vispār gribi, ja? Uz kurien tu ej. Tur viennozīmīgi ir stāsts par personību kā tādu, par tavām pamatīpašībām. Ja es tev pajautātu, ar kādu sajūtu vispār tu dzīvo. Ja? Kas ir tā sajūta, mēs kas tevi... Mārtiņ, spiežam jā, šodien. mēs spiežam no manas puses ir sajūtām, tāpēc, ka īstenībā tas sajūtu līmenis un emociju līmenis, kas principā tiek atstāts novārtā ikdienā. Ja? Mēs ļoti maz uzmanības pievēršam, kā es tiešām jūtos. Ja? Un tas, kā es jūtos, zemapziņa to nofiksē. Ja? To, ja tu tam nepievērsi uzmanību, tad zemapziņa saprot, kā tu jūties. Ja tu tam nepievērsi uzmanību, zemapziņa, tas ir stāsts par to, ko mēs runājām. Ja? Tas citrons, un neviļus sāk rasties siekals. Ja? Tā kā, tas strādā vienkārši tādā veidā, ka nemateriālais ietekmē materiālo. Ja es tev vārdiski kaut ko saku, ja tu nepiefiksē, kādas ir tās tavas sajūtas apzināti nepiefiksē, tad ķermenis viņus nofiksē. Viņš visu apkārtnī ikdienā fiksē. Tas, ja mēs ejam, mēs jau nedomājam, kā tu liec kāju, ja, un kur tu skriesi un kur tu leksi. Ja. Bet ķermenis tajā brīdī nofiksē, nolasa visu, saliek savā melnajā kastē, un tur tas viss krājās atkarībā no tā, kā tu esi tajā brīdī jūties, vai tu esi jūties droši, vai tas tavam ķermenim ir droši. Primitīvais ķermenis tā kā dzīvnieciskajā vidē izdzīvo. Ja? Viņam ir apdraudējums, kāds ir vai nav. Ja? Viņam paēst, viņam vairoties. 3 lietas. Ja? Viss vairāk viņam neko nevajag. Un tad primitīvajā līmenī, ikdienā, tas primitīvais ķermenis tev visu laiku skenē, kur tu tajā visā esi. Un tas viss ir saistīts ar šīm sajūtām. Ja, ja tās sajūtas neapzināti noliec kaut kur, tad tā zemapziņa liek to trepīti, to bļodiņu kopā. Un tad, kad te bļodiņai iet vāciņš pāri, tad ir trauma. Ja ķermenis saka, šitā. Atrada izēju kaut kādā veidā. Īstenībā tas, ko viņš dara neapzināti, ja cilvēks ar prātu nespēja apstāties, tad ķermenis viņu apstādina caur traumu, viņš izreaģē tā vājākās pretestības virzienā. Un tanī brīdī, kura tā sajūta prevalē, kas tanī brīdī ir svarīgi. Tāpēc jautājums par to, kā tu jūties, ir ļoti būtisks. Varbūt neatklāta vēl tev tāda sfēra, kur ir milzīgs potenciāls īstenībā, lai ātrāk atjaunotos. Lai dabūtu vēl klāt tavai personībai vēl kaut kādas iezīmes par to, kas ir tavs resurss vēl papildus. Un te rodas arī interesants jautājums, man liekas, kad vēl sen atpakaļ tev jau jaunatnes laikā trenējoties, spēlējot, augot, cik daudz par šādām lietām vispār kāds gāja runas par apkārt, kāds runāja par psiholoģisko pusi tajā visā. Ne tikai, protams, trauma aspektā, bet sportā, sporta psiholoģija, cik tas ir spēlējis vai nav spēlējis. Un tev šobrīd, varbūt braucot tūrēs, vai tu dzirdi, ka kāds par to runā, vai tas ir katram personīgi kaut kas? Man liekas, ka Latvijā tā ir tumša bilde samērā, jā, bet Lēnām paliek labāk. Nē, paliek labāk, bet jā, man liekas, ka tas var būt, pieņemsim, jā, kad tas ir tas, ja tu, es nezinu, kā tur ar meitenēm, tur puišiem tur pa savām emocijām kaut kā runā, ka tas kaut kāds vājums ir.
Es tikai tādu skatos, jo man pa lielam arī tur vienkārši ir tā, ka ir jāiet un jādara. Tur nav baigi labi jūties, šodien slikti jūties, bet ir lietas, kas ir jāizdara. Un tad vienkārši, es nezinu, darot to sauksim to par režīmu vai ko, tad jau tās sajūtas jau noliec. Vienkārši tu zini, bet tajā pašā laikā es strādāju ar, kā saka, meitenēm, kas ir U20 un U22. Tur ir tā bilde, kā diena un nakts, tur emocijas vienkārši plūst. Un tad es pēc sievai prasu, kas jādara apmēram. Ko teikt, jā? Nē, reāli, jā, jo tās situācijas, pušiem asaras nebirst pēc spēlēm, jā. Tad, pieņemsim, jā. Tur nevajag pēc sliktām spēlēm, tur arī pēc labām spēlēm varēja. Un tur ir tā lieta, kad kā es novēroju, jo man ir gan puiši, gan meitenes, jā, kad puiši arī tos zaudējumus viņus var, kā saka, mazliet uz zobu pavilkt, lai to retināto gaisu, lai sāk kaut ko runāt, tad meitenēm tad jau ir, tā meitenēm jau tur ir savādāk, tur ir kaut kā nopietnāk, un tad man, kā trenerim, tas ir jauns lauciņš, jā, bet pateicoties tam, kad meitenes pieteicās trenēties tajā brīdī, kad es sāku atgūties un tā, tad es pats kā spēlētājs arī uzreiz izmainījos. Tad es sāku daudz, ja man viss teica, ka es tāds uz laukuma. Tas nav ārpus uz laukuma emocionāls, un tad tagad uz laukuma ir tāds mierīgāks, un kad varbūt tas ir viens no tiem faktoriem, kāpēc mēs to Eiropas čempionātu vinnējām, jo neviens neticēja, un mēs spēlējām brīvi. Nepārdzīvojām, ka tur ir zaudēti punkti vai kas, pieņemsim, un tas tā mierīgāk, jo tad, kad tu esi treneris malā ar meitenēm, un tu jau redzi no malas, kā viņām rokas, piemēram, uz laukuma trīc, ja? Tu nevari paņemt minūtes pārtraukumā, un tu nevari neko pateikt. Tev jānotur tas mierīgais, tas slieksnis ir, lai vispār kaut kas aizietu pāri tam stresam, lai kaut ko sadzirdētu viņas. Ja? Jo, ja tu uzbrauc, tad tas slieksnis, esmu redzējis, kā uzbrauc un pazūd spēli, ja, treneri. Es tur jaunatnē esmu redzējis. Un līdz ar to, un tad tas ir pārgājis varbūt tagad arī uz to, kā es spēlēju, jo man pārniekam ir 20 gadi, viņš ir jaunāks. Un tad mēs praktiski, es nezinu, viņš var dzirdējis, kā es paceļu balsi. Es domāju, ka viņš man nav dzirdējis. Tā. To talpi īpašai dienai. Nē, jo tas ir sirmie mati. Tad labāk ir, laikam, spilvenā pabļaut vakarā, ja vai kaut ko dabūt ārā. Bet vai prasās, Mārtiņ, vispār, vai prasās pabļaut spilvenā? Nē, man liekas, vispār, kā ir tagad? Vai prasās? Kāpēc tā prasa? Tāpēc, ka man šķiet, ka tā ir tā labā lieta, kas tev ir atnākusi no tā izaicinājuma. Tāpēc, ka es vienkārši domājot ar to savu kaut kādu dzīves pieredzi arī, tie lielie izaicinājumi, kas tev ir, tā ir tā vērtība, kas ir. Tāpēc, ka tie lielie izaicinājumi tev iemāca to, iemāca tomēr sevi ieklausīties un iemāca arī to, tās vērtības, kā Daiga minēja, pat ja tu viņus varbūt tā līdz galam racionāli neuzliec uz papīru un nenofiksē, tev viņus to iemāca un tev tās mazās vai noscīt tādas kaut kādas tās mazās problēmas pēc tam mačos vai tā tālāk, viņas tev liekas sekundārs un tu vari saglabāt to mieru, tāpēc, ka tu esi bijis daudz dziļākos, kā saka, mēslos, lai tu tagad pārdzīvot par to, tu saproti, hei, davai, ejam priekš, daram šito, tev ir risinājumi, tu nesēdi tajā problēmā. Un tas ir noteikti tas lielais ieguvums no tiem zemajiem punktiem, kas tev dzīvē ir, jo viņi tev iedod citu lidojumu vispār kāpt nākamajās virsotnēs. Viennozīmīgi tas, kas, kā saka, nav svarīgi, cik reizi tu nokrīt. Svarīgi, cik reizi tu piecelies pēc tam. Pa vienu vairāk, ne? Un ja ir pa vienu vairāk, tad tu viennozīmīgi esi stiprāks nekā tu biji. Un tas, ko tu minēji, puiši un meitenes, jāatšķirās, bet tas mūsu padomju laika vēl mantojums, ja ka puiši neraud, puišiem nedrīkst kaut ko izrādīt, puiši, paciešās un vēl kaut ko, jā, bet tās emocijas jau tiem puišiem arī kaut kur ir jāizlaiž ārā, tas tveiks kaut kur ir jāizlaiž. Tad kā tu savā bedrē sēžot, tev taču tās emocijas nāca, bija kaut kādas dusmas, bija kaut kādas bezspēcība, bija kaut kāda pamestība, kā tu teici, vai ne?
Kur tu tās emocijas konteinerēji? Kur tu? Es laikam neveselīgi dzīvoju, jo tas viss, man liekas, tā ir iekšā. Tagad sāc domāt, bet tā pa lielam, kamēr es biju, tad uz dīvāna tikmēr bija tāda, es nezinu, tā ir pamesta, varbūt tāda vilšanās vispār par to situāciju, kas ir, bet kad nav jau nevienam neko nevar pārmest. Tur ir, es skatījos to, kad man paveicās, jo man teica, ja vēl viens neveiksmīgs leciens kaut kur vai piesmēšanās, ka tur tas celis, ka tas ne tikai skrīms jāliek, tur jāmaina celis, un tad ir vispār, tad sanāk, tad sports gan ir uzreiz viss. To tu man nebija teicis. Tas tur, tas baigi kaut ko maina. Tas kaut ko maina, bet tas jau neko nemainīja tajā brīdī. Mēs pēc 8 mēnešiem satikāmies, pēc operācijas, Bet tas zināmā mērā tev faktiski iedeva tādu labu atbalstu, kad varēja būt arī sliktāk. Viena no sērijas. Viennozīmīgi. Tad tu vēl laicīgi apstājies. Jā, un tad varbūt kā laika gaitā tas izmainījās runa par tiem rezultātiem, jo mums agrāk mums vienmēr bija, kad jāvinē, piemēram, tas jauniešu čempionāts, tad mums nākamais jātiek uz olimpiādu, un tas tā kā nevis mērķi, bet prasības, lai vienkārši mēs turpinātu sportot. Ja nē, tad nav jēga, ejam tur mācāmies, katrs savā jomā. Pa lielām tā, jo mēs agrāk sākumā bijām tikai 2. Tā jau ir vairāk pludmales volejbols, tad mēs bijām ar Aleksandru Samoilovu 2 jauniešos. Jo viņam bija papildus, viņš medicīnā gribēja iet, bet mēs vinējām jauniešu U20 Eiropas čempionātu, un tad pievērsās, palika pludmales volejbolā. Un tad vienmēr viņam no tēva, kas treneris, vienmēr, tad vajag to vinnēt, un tad, kad tu vinnē to zelta medaļu, pieņemsim, tev nav. Es gribu teikt, ka tas nav tev tāds gandarījums. Protams, atbrauc mājās, tu redz, kā citi novērtē, tad ir gandarījums par sevi. Bet tajā brīdī, kad tu vinnē, tas tev ir atvieglojums. Tev ir atvieglojums, ka tu esi to izdarījis. Un tas ir arī pieņemsim pēc Londonā, kad mēs izcīnījām bronzas medaļu. Pirmais nevis prieks, bet tas ir tā, tu izpūti gaisu, paldies Dievam, tas ir beidzies. Un tagad būs mēnesis brīvs un gatavojamies nākt. Bet sezona ir beigusies. Paldies Dievam, ka tā. Jā, protams, bija ar prieku beidzās. Bija arī pēc to, ka ar asarām, pa lielam, kad 4. vieta. Bet tajā brīdī visu laiku ir tāds beidzās. Paldies Dievam, atvieglojums. Tad tagad katrs pēc tās operācijas, katrs, ko mēs kaut ko izcīnām, tur tu sajūti, to tu novērtē. Mazās uzvaras. Tur jau ir pa lielam tagad, kā mums tur cilvēki priecājās, ka mēs Eiropas čempionātu vinējām, tad man liekas, ka tas bija līdzīgi kā pa olimpisko medaļu, jo visi tie, kas bija tur apkārt un pludmalē, visi tur, kas teica, nekad tu tur nespēlēsi, tad tu viņiem parāda to medaļu, tad viņi, redzi, tie cilvēki ir tiešām tie, nezinu, no sirds priecīgi. Tāpat kā es priecājos. Tas nav tāds, labi, ka beidzās. Šeit tu par to priecājies. Un tas viss, man liekas, sākās to brīdi, kā teicu, kad es varēju vai nu likt implantu, vai nu likt celi. Un visu. Un līdz ar to man nav spilvenā jābļauj, jo pa lielam man kaut kādā veidā ir paveicies ar to visu. Un tad tās emocijas nav nevienu, ko vainot. Tu esi viens, ģimene tev palīdz, un tu apmēram tu ej uz priekšu. Un tad vēl tā piespiedu kārtā meitenes jātrenē tev kaut kāda tāda miera sajūta jārāda, ka tu esi mierīgāks īstenībā nekā tu esi, jo tas arī rada savu veidu stresu. Tā kā kaut kā bišķi pamainījās tas, samērā krasi, bet tāds varbūt tāds brīdis, jo traumas jau pirms tam man bijuši plecu operācija ir bijusi, kad es arī izlaidu gandrīz vai kaut kādu tur pusgadu vairāk, un tas visu vasaru, un tāpat atgriezās un spēlēja, bet tas bija pirms, nezinu, tur pašā karjeras sākumā, tad par to tā neaizdomājās, kā tagad aizdomājās par visu pārējo. Sportists savā karjeras laikā ir trauma rūdīti. Tā pirmā trauma varbūt ir, ja viņa tāda smaga, tad viņa diezgan grūti pārvaram, bet ir tādas maziņas, un tad pēc tam kaut kāda smaga, tad jau viņš pēc tam, lēnām lien ārā no tām traumām, un ar katru traumu viņš jau ir tā kā, pieredzējušāks, Līdz ar to tu jau biji bišķi uztrenējies. Traumas, bet sportā bez traumām praktiski, tur jau mums kā agrāk arī tur, kas mums palīdzēja pa fizisko sagatavotību treneri, viņi teica, ja tu sezonu notrenējies, nospēlē, un tev neviena nav bijusi, mazas traumiņas ir, bet ja tev neviena
vidēji trauma nav bijusi. Viņš saka, esmu priecīgs. Nu, tu nospēlēji savu sezonu, tev ir tā meistarība, kas ir. Mēs tur bišķi paliekam klāt, bet tev ķermenis ir izturējis to sezonu. Viņš saka, es esmu apmierināts ar to, ka paldies, adekvāts sods, visu tu esi izturējis, tā domāju par nākamo gadu to plānu, bet pa lielam tas faktors, kad sports un daudz traumas, man liekas, no tā man liekas neizvairīties. Tas ir par to labi aizdīto sezonu bez traumām, par ko es, protams, arī ļoti aktīvi domāju konstanti. Mēs tagad apskatījām to psiholoģisko perspektīvu, ne to, ka vai mēs vispār sevi ieskatāmies iekšā vai nē, vai mēs varbūt ignorējam tās sajūtas, jo es redzu baigās paralēles šeit īstenībā no savas puses, no tās mehāniskās puses, ja, kad mēs īstenībā savā ziņā vairāk vai mazāk īstenībā esam trenēti nejust sevi. Nē, Daigi, tu piekrīsti, nepiekrīsti šeit? Ne? Trenēti, tā mūsu dzīve ir trenējusi. Jā, mūsu dzīve ir uztrenējusi tā, ka tev ir jāmauc un nav laika vispār ieklausīties, kā es jūtos. Nav laika, jāsteidzās, vai ne? Mēs kaut kur lidojam visu laiku. Ja? Ja es paprastītu, kā tu šobrīd jūties, tad lielāko daļu jau tas ir. Jā. Nav tik vienkārši pat atbildēt, vai ne? Un tad, kad tev tiešām paprast, bet bez tā labi, slikti, kā? Tad tu atver to emociju, to listi, kur jau kāds ir izdomājis un saprot, wow, tur tik daudz visa, kā tur ir, ja? Kā var justies. Ja? Bet cik no tām sajūtām un emocijām mēs vispār sevi atpazīstam, ja? Cik tu zini kādu? Un interesantākais, man ir šī pati situācija. Manā darbā, manā ikdienā, manā vidē, bet ar to mehānisko, to fizisko. Ja? Teiksim, ka mēs gribam atrast šo muskulu šeit. Vai tu vari viņu sajust? Un tad mēs vienkārši visām varējām, viņi skatāmies viņiem virsū, bakstam, viņi mēģinām viņu sasprindzēt un tā. Un man liekas, ka viena no ritīgi tādiem lieliem pozitīviem lēcieniem, kas mums, man liekas, izdevās, bija, ka mēs to muskulu atradām, ka mēs viņu sajūtām, ka mēs sākām viņu jau būvēt pakāpeniski, mēs liktām visam klāt. Un tas jautājums, uz ko es eju lēnā garā, ir, vai tā spēja savu ķermeni tik niansēti izjust, ir kaut kas tāds, kas tev vienmēr ir ar tevi bijis, par ko tu apzināties domājis līdzi, vai tas tev ir arī pakāpnis tagad atnācis procesā? Visdrīzāk, mums agrāk bija tas mēs visu laiku trenējamies ar lieliem svariem, un tas rādītājs ir, cik tu vari pacelt, vai cik reizes, vai pietupties. Vienkārši tā iet. Un, ja godīgi, kamēr tev nav traumas, tu jūties ļoti labi. Un tad mēs tā arī gatavojamies uz Tokijas olimpiādi. Tur pa lielam arī neviens negaidīja, ka mēs tur paliksim, izcīnīsim 4. vietu, bet tas bija vienkārši tāpēc, ka kārtīgi notrenēs, tā riktīgi grūti, smagiem lieliem svariem, un bija riktīgi ļoti labā formā. Bet tagad, kad mēs sākām ar Jēkabu darboties, tad ir tur pie blakus tiem lieliem uzsīšiem ir vēl kaut kādi mazie, ja? Un izrādās, tie mazie ir baigi svarīgi, ja? kas nekad nav trenēti. Ja? Un tad tas rezultāts, ka tu vari justies labi trenējot lielos muskuļus, un arī, ja tu izvairies bez tiem lieliem svariem un ar kaut kādām dažādām citām tur metodēm, ja, tos mazos trenējot, ka tas rezultāts ir arī ir. Un tad ir jautājums, ko man arī Jēkabs lika priekšā, vai taisam pietupienus, piemēram, ar 150 kg, ja, ar abām kājām, vai ar 1,75, kad muguru saudzēs. Pasaudzēs muguru reiz 2. Es teiktu, vēlams ir detaļās, vai ne? Īstenībā. Un tad, tā kā, pieņemsim, ja tur lielajos sportos, kur ir jautājums par sekundes simtdaļām, tur tie tās tūkstošdaļām pat beigās, ne? Tūkstošdaļām. Tur katra tā nianse, ja ne jau par velti, tur trenē visu kaut ko, visu iespējamo, ja, jo tā bilde jau liekas no pašiem sīkumiem, jo tu esi sīkumos daudzpusīgāk trenēts. Ja tu esi jaudīgāks, spēcīgāks, tev ir priekšrocības attiecībā pret citiem. Tur es jau vienkārši pilnīgi piekrītu, jo es vienkārši tajā jomā par fizisko sagatavību, kad tur ko liek to dara, ja, bet kad aiziet, bet tas ir labi, es nevaru būt visās jomās spēcīgs, ja, un tad sanāk, piemēram, kad es ar jauniešiem strādāju, es fizisko viņam nelieku, viņam katram tur ir savs, jo es neesmu tur spēcīgs, bet tad, kad runa ir par tehniskajām lietām, jā, tur ir rīktīgi tās nianses, kas izmainīs tur īstenībā, mums ir ne milisekundes, mums ir 1 vai 2 punkti tajā setā līdz 21, un tad tiešām tas ir viss ir niansēs, un tā kā
varbūt paveicās, varbūt ne treneriem, bet nav ideāli spēlētāji. Līdz ar to tās nianses vienmēr katram var atrast, bet īpaši jauniešiem. Un viņas, kā ar tos stereotipus, varbūt par tām emocijām, par tiem svariem, jaunībā viņiem ieliek to stereotipu, tu dari kaut ko nepareizi. Varbūt nepareizi vai nepilnvērtīgi, tev tā ideja tev nosēžās un ķermenis atcerās. Un tad tieši tas pats tām tehniskajām lietām, ja es tagad, kad viņiem būs tur 18 gadi neparādījuši, kā pareizi, kur jāpagriežās vai kur rokai kājai jābūt, viņi vienkārši pēc tam, ka būs 30 gadi, tas būs tā nosēdies, kad tur nav variantu to izmainīt. Diemžēl tā ir un līdz ar to, jo treneris vai pat tev atbildīgā persona vairāk pievērš lietu niansēm, jo tas rezultāts ilgtermiņā būs labāks nekā tagad jauniem bērniem. Cel, kamēr tu vari pacelt tos 100 kg, viņš pacels pēc gada, vai 2. Ja? Bet kā viņš to izdara, jo tas rezultāts. Tāpēc esmu ļoti pateicīgs Genādijam Samolam trenerim. Ja? Viņš vienmēr bija par to, ka, ja mēs nebija tas emocionālā puse, nebija tā spēcīgā. Ja, bet tad vienmēr bija par to, ka viņam tā ideja bija. Viņš teica, mans uzdevums nav uztrenēt tā, lai jūs lektu tur nereāli. Man uzdevums, lai jūs spēlētu riktīgi ilgi un bez lielām traumām, lai jūs, kad beidz spēlēt, jūs atgriežaties pilnvērtīgā dzīvē, nevis tur jāapmeklē tur ārsts vai kas ir kaut kas. Jā, labi, mēs tādā esam pārkāpuši tajā robežē, jo es spēlēju 20 un pāri, tos gadus. Tur jāsāk skatīties, kad mēs tur uzskatām, ka sākās, bet protams, ka tas viss nolietojās, bet cits sportists beidz spēlēt 30 gados. Tad, ja es spēlēšu nākošais gads, būs 40, viņi pirms 10 gadiem beidza. Ir liela daļa tāda, kas sāka pēc manis un beidza pirms manis. Un tādi ir daudz. Un tad es saku savam pārnim Kristianam, ka šitais bija agrāk sāk spēlēt, beidza pirms manis. Tur pusi tādi ir apkārt tādi. Bet tā ir. Un par to es pateicīgs trenerim, par to, ka viņš domāja par mums, cik zin kā tās iespējas atļauj, lai mēs spēlētu ilgāk un būtu veselīgāki. Nianses, detaļas. Ilgtermiņa domāšana, vai ne? Nevis īstermiņa kaut kāds risks, bet ilgtermiņa vērtības un domāšana. Es sadzirdu šeit un pilnībā piekrītu. Tā īstenībā ir arī tā emocionālā sadaļa, ja, ka viņš runā un to, ko viņš saka, viņš īstenībā neapzināti noliec, ka tās tomēr ir arī rūpes par to, par ķermeni, ja, ilgtermiņā. Ja. Un tas arī dod tādu, zināmā mērā, drošības sajūtu, kad, ja es darīšu šitā, tad es dzīvošu vēl un trenēšos. Tas bija jaunatnē sanāk, ja? Cik tev gadu bija to laiku? Jā, bet mums bija jaunatnē, kad mēs sākām, un tā uz to, ka jau arī bija. Mēs tā kā tie treneri tur mainās. Es domāju, tā, ka šī doma, pie jums viņš teica, kad ilgtermiņus un... Jo mums, kā mēs tur trenējamies, agrāk jaunatnē trenējamies, visi saka, bet zini, kas mums pietrūks, jūs 15 centimetrus augstāk lecat, tad jūs tur visiem ietu tur pāri vai ātrāk. Bet treneris saka, cik ilgi viņš lieks tos 15 augstāk? Tur pusgadu, gadu, un kas pēc tam? Kas pēc tam viņš es nezinu. Es nezinu. Mums nav nākamie. Treneri tā kā viens ir dēls. Tad, kas pēc tam viņš nezinu, bet gadu viņš lieks. Mums vajag 20 gadus, lai viņš lec varbūt zemāk, bet lai lec, jo nevienmēr jau tās nianses izšķir. Protams, fiziskais daudz izšķir, tāpat kā emocionāls, bet komandas sporta veidu tehniskajam ir ļoti liela nozīme. Un arī līdz ar to ar zemāku lecienu es tehnisks spēlētājs, tāpat var uzvarēt. Šito es tev nesen stāstīju. Nevis stāstīju, bet es tev daļai jautāju, daļai komentēju. Mēs vēl zālē runājām, ka es ievēroju, cik tu inteliģenti tiešām, es apbrīnoju, cik tu inteliģenti māki nostāties pareizajā vietā. Tev taču vēl meita Eva komentēja, ka izskatās, ka tev taču rokās viņi sit vienkārši iekšā, bet tu stāvi pirmkārt pareizajā punktā. Un man rītīgi patīk tās nianses, kur tu teici, ka, ja ir plāns, ka es iešu tur, tad tā bumba iet un tu ej pakaļ. Bet, ja bumba iet pretēji tavam plānam, tu netērē enerģiju lieki. Man liekas, tas ir rītīgi fantastisks. Ja tiešām ieskatās pavērot to spēli no malas, inteliģents veids, kā kustēties, kā to spēli spēlēt.
Un tas jau arī runā par to ilgtermiņu bildi. Ne? Man liekas, ka tur ir tā pacietība, tas aprēķinātais pieejams, ka tu netrako, neskrien pakaļ katrai epizodē, bet rūpīgi izvēlies, kur tu tos savus resursus iztērē. Jā, bet sākumā mums bija obligāti jāskrien katrai sākumā pakaļ. skaidrs, Mums bija protams, bez variantiem, jā. nevar, kur tur 18 gados kāda taktika, tu vispār nesaproti, kas tur notiek uz tā laukuma. Tad vienkārši uzdevums bumbu krīt, skrien pakaļ un cīnies. Protams, jā. Bet pēc tam ir tā māksla, man liekas, tā māksla, nu, ja runā par jau taktiskās lietas, jā, kad neminēt, jo mums ir jau viss ir kājās. Ja tev ir stiprs kājas, tu vari spēlēt, nav runa par lecienu, ir runa par pārvietošanos smiltīs uz pa labi, pa kreisi, ja tur tos 8 metrus. Bet, ja tu spēj sēdēt un gaidīt, nu, to, ko gaidīt, jo, ja sāc minēt, pretinieks redz un uzreiz otrā laukuma pusē ieliek to bumbu, tu tā māksla sēdēt un gaidīt, vienreiz neaizskrien, otrais, un tad, kad pienāk tas brīdis, kad tu sajūti, ko viņš kādā brīdī dara, tad tu vienam aizskrien, otriem, viņi nesaprot, kā tu tur. Nu, vienkārši tā māksla, jo, kad tu sāc minēt, tas ir tā kā, nezinu, tā kā kaut kāds tur atkarība, nu tā, jā, kur tu nevar apstāties. Un tu nevari spēles laikā no tā, ka tu sāc minēt aizsardzībā tās, kur nu viņš liks, lai es tik vieglāk dabūtu to bumbu. Jā, nu, diemžēl to es salīdzinu ar atkarību, no kuras ir grūti. Spēles laikā no tā nevar tikt vaļā. Un līdz ar to, ja ir kaut kādā vecumā tiem bērniem, kustamies, nu, izkustamies no turienes, tad pienāk kaut kāds brīdis, kad tu saki, nekusties, sēdi, un tā kā tu turi meitenes aiz bīzes, jā, un palaid vaļā, un tagad tu vari skriet, jā, nu tā, bet tur jau man liekas arī ir, nu tā jau ir tā treneru meistarība, kad to spēli parādīt šādi, un pēc 2-3 gadiem saka, ok, to tu māki, tagad mēs mainām krasi savādāk un ejam tam solim tam pretī, kas būs, kad tu jau būsi tas augstākais līmenis, kad tev tā spēle izveidosies, bet tev jāmāk spēlēt, ir pa ceļam ir jāmāk spēlēt A, B, C, D un E, un F ir īstenībā apvienojums no visiem pārējiem kopā, un tev jāiemācās F spēlēt, bet jāiemācās pa ceļam viss pārējie veidi, nu, tas arī tas. Nu, tas ir pacietība, jā, pacietība. Es gribēju teikt pacietība, disciplīna. Tas ir, jā. Un tad arī tu rezultātu, ar to A spēli tu vari vinēt, bet pa lielam tu gaidi to F variantu. Un ir, jā, ja tu esi labs A, nu, ja tev ar A spēli tu nevari nevienu vinēt, tas nenozīmē, ka tas nav pareizi. Vienkārši kaut kādā jauniešiem, kaut kādā vecumā viņi ir labāk tehniskāk, ir vairāk trenējušies, nu, pieņemsim, kā jaunieši tagad, viņiem saka, daudzveidību vajag, jā, nu, pieņemsim, tur, es tā kā no savas pieredzes, ja tur vieglatlētika, baseins un pieņemsim, volejbols, jā. 3 lietas, kas, pludmales volejbols, kas pēc gadiem ļaus, es uzskatu, spēlēt, jā, nu, bet tagad, jebkurā no 3 lietām, jebkurš apsteigs to bērnu, gan vieglatlētika apsteigs, gan peldēšana apsteigs, gan, piemēram, pludmales apsteigs. Tikai tāpēc, ka tie trenējās 100% vienā vietā, iet uz to specializējās, jā. Bet es domāju, ka jo tev bērns ir tāds daudzpusīgāks, jo ilgtermiņā, pirmkārt, mēs jau te novirzījāmies bišķi no tēmas. Nē, tēma ir pilnībā. Bet ilgtermiņā tas viņam dzīvē palīdzēs daudzpusīgāks un otrkārt, es domāju, viņš būs daudz labāks, jo tie bērni, kas ir labi, nu, piemēram, es skatos tādu jauniešu jau pāriet, man pārnieks, viņš var spēlēt basketbolu, jā, viņš var spēlēt volejbolu, viņš arī futbolā skrien, un viņš visu sporta veidus ir tāds koordinēts un viss, un tad vienkārši izvēlās, man pateikt, pludmales volejbols, jā, un viņš būs, jo viņš visur ir tās īpašības savāds to kompleksu. Es varu pateikt, te ir zinātne apakšā. Ir tur pamati par to, ka arī traumu riski ir zamāki. Tiem, kas ir, nu, nav specializējušos, bet ir daudzveidoti, nu, vairāk. Arī psiholoģiskā izdegšana ir zemāka iespējamība, kas jā, viņam ir variablāks, viņam ir pārslēgšanās veidi dažādi, un viņš līdz ar to neiesēžās vienā, viņš daudz pamēģina visu kaut ko, un viņam īstenībā tā komforta zona ir daudz plašāka. Nu, pareizāk sakot, diskomforta zona, jā, salīdzinot ar to, kas tikai šauri specializējas. Un gal galā, cik daudz stimuli ir piedzīvot. Man kaut kāds, ik pa laikam man kāds pajautā vecāki par savu bērnu, kāpēc tagad bērni traumējās un kāpēc es bērnībā varēju skriet tur hokeju spēlēt, uzspēlēt basīt, vēl kokos rāpties un vēl kaut ko, un kāpēc tagad ir tā.
Un atbildes jau daudz un dažādas, bet tagad tiešām es piekrītu, ir tā, ka ļoti daudz specializējās un sanāk, ka tas informācijas apjoms, ko tas bērns ir pagaršojis, aptaustījis un piedzīvojis, ir stipri šaurāks nekā varbūt tas dabīgi notika pirms gadiem entiem. Tā kā es ļoti piekrītu, ka tā dažādība noteikti ir pozitīvs efekts ilgtermiņā. Un atkal mēs atgriežamies pie ilgtermiņa domāšanas, vai ne? Kā nevis tagad tūlīt dabūt rezultātu, bet kā mēs pacietīgi vai ne? Ilgtermiņā sasniegt. Jā, pilnīgi noteikti piekrītu. Es te velku paralēlus ar mācīšanos. Ja mācies, pieņemsim, divas lietas vienlaicīgi, pilnīgi dažādas. Tur lasi kaut kādu vienu vielu un kaut kādu citu vielu. Kamēr tu mācies to vienu, tā otra tev izkristalizējās, tu nepārslodzē. Respektīvi, un kad tu pārslēdzies uz to otru, tad atkal no tās tev noreducējās svarīgākais. Un tādā veidā tu īstenībā divos virzienos var daudz ātrāk iemācīties. Es domāju, ka ķermeņa valoda noteikti tieši tāpat. Tie muskuļi, tas, ko tu mini, ka tu vienkārši darbini dažādas savas muskuļu grupas, un caur to procesu tu kļūst koordinētāks. Mēs cenšamies pārsteigt to ķermeni. Un es domāju, ja paejam vēl apakaļ par to procesu, ko tu minēji, ir svarīgi. Vingrinājums izpildīt ir svarīgi, bet vēl svarīgāk ir izpildīt vingrinājums tā, lai tu ar galvu un ar prātu saproti, ka tu vingrini to, ko tu gribi vingrināt. Nevis, ka tu vingrini un iespējams, ka tu kompensē tur, nezinu. Tev jāzina, kāds ir mērķis. Taisi celim, bet kompensē ar hamstringu. Tur kaut kā dibeni, idejiski, bet ka tu zini, ka tev ir jādarbina tas. Un es domāju, ka bērniem caur šo dažādo pieredzi noteikti ir tas, ka tu iedarbini daudz šos muskuļus, dažādas grupas. Tas ir tas, ko Mārtiņš teica, jo vairāk tu tos burtus zini, jo vairāk tev ir burtu arsenālā, jo vairāk vārdus tu vari salikt kopā, galu galā. Tev ir vārdu krājums palielinās. Ja. Un jo vairāk tu sevi izaicini kaut kādās nezināmās kustībās un darbībās, jo tev, automātiski arī smadzenes darbojās, un neironu saites tev jaunas veidojās, un vispār jautrāk dzīvot. Ja es tagad jums varu uzdot vienu mentālo treniņu, gribat? Jā. Izmēģinām, aiziet. Jūs zālē varat pamēģināt. Jā, viņi ir daudz dažādi. Zaķis, ēzis. Pamēģinām. Zaķis, ēzis. Yes. Zaķis, ēzis. Ar otru roku. Zaķis, ēzis. Zaķis. Un tagad viss domā, kas būs. Ēzis. Un tagad dažādi. Viena roka zaķis, viena roka ēzis. Es jau gaidīju kaut ko štādu. Okay. Zaķis, zaķis, ēzis. Ēzis, zaķis, ēzis, zaķis, ēzis. Ātri no vispār nav arī trenējusies. Es varēju. Okay, rītā mēs ar Mārtiņu 9:45 sāksim ar šito. Un īstenībā šie ir tie mazie kaut kādi knifiņi atkal, kur tā smadzene dabūna. Šis ir kaut kas... Pārsteigums. Wow! Jā. Un šis kaut kur atliekās uz kaut kādu reakciju, uz kaut kādu impulsu, kaut kā, dažādi tās rokas kustināt, katru pusi savādāk, jo katra pusi mums ir savādāk attīstītāka, vai ne? Un tas ir tas, kas, sīkā muskultūra, motorika kaut kādā brīdī, kur ir izšķiroši kaut kādi. Starp citu, izņemot bīču, tev bērnībā bija vēl kaut kas? Jā. Bet tā nopietni, ne jau gluži sētā izejot, bet... Nē, es gāju, basketbolu sāku, bet kaut kā volejbols. Plus, ko es riktīgi ilgi, es dāmbreti spēlēju. Tur viss bet tas viss laikam... Tas viss laikam arī bišķi pateicoties vecākiem, jo es gribēju uz Murjāņiem, kur tur visi iet turien, bet es tiku pirmajā ģimnāzijā, un man tur uzreiz kancelē. Un tad man atkal bija, kā saka, varbūt kaut kur mazliet jāpierāda, jo es gribēju spēlēt volejbolu, bet man vajadzēja labas atzīmes, un tad es varēju, kā man nav tur parādi, un ir tur kaut kāds vidēji atzīme tur noteikti, tad es varu iet uz treniņiem, kamēr nav, tikmēr es sēžu un mācos, un tad tas vienmēr kaut kā, tāds treniņš, tā kā pašsaprotami to mācies, lai tu varētu tikt uz treniņu, un tad kaut kā tas es nezinu, es to neuzskatīju par sodu, un kaut kā man tas ļoti labi nostrādāja, un tad es nezinu, ja kaut ko gribi, tad kaut kas jāizdara, un tā bija, jo tagad atgriežos pie jaunatnes, ja saka,
pēc treniņa vienu apli noskrien, tur vai divas, jā, tur tāds lielāks. Par ko mums tāds sods? Kāds sods? Mēs tā kā liekam tā kā mazu solīšu uz priekšu, jā, ieguldam sevi, par ko sods. Un, jā, un tad ir tā jaunatne, kad visu laiku domā, kad sodīs. Un tad šito es baigi nesaprotu, bet tas vienkārši tā ir interesanti un tā domāšana. Kad tu saproti, kad ir tas, kas tavs mērķis, un tu ej, tad arī viss kaut kā notiek. Bet mūsdien, man liekas, mūsdienās tās ierīces un viss tas baigi novērš to domāšanu lai, nezinu, neraudāt, iedot tur kaut ko paskatīties un tas viss atspoguļojās vienkārši treniņā, jo es par piemēru, es ceru, ka tur neviens nestīsies, kas pie manis trenēs. Man šad un tad es trenēju jauniešus, bet tā grupa ir tāda, ka viņi atnāk, viņiem ir pēc skolas, viņi ļoti liela iespēja, ka neviens nespējas profesionāli. Bet viņi spēlē, jo viņiem patīk un tāda fiziskā aktivitāte pēc skolas ir. Un tad, kad mēs atnākam, es paņemu meitas līdzi, 3 meitas, 14, 10 un 8. Es viņus paņemu līdzi. Mēs atbraucam 20 minūtes ātrāk, un viņas iet uz lauku. Viņi saka, sadabū vēl kādus bērnus, lai spēlētu. Kamēr visi pārējie, viņi pie telefoniem vai liek pie lādēm, es 20 minūtes sēž. Mūs iespēlē, reku ir starpība. Ir iespēja, vai spēlēs bērns, jo viņam jau tas patīk tagad tajā planšetu, tur ekrānu laikmatā jau patīk spēlēt. Vai arī man pusē sākās treniņš, jā. Tad es arī sākšu pusē, jā. Man tas patīk, bet es sākšu pusē. Un tur ir tā starpība, tu vienkārši to redzi. Jo mums agrāk treneris teica, kad nebija vēl telefona, viņš teica, ir kas spēlēs un ir kas nē. Un viņš saka, es to nevaru nodefinēt, bet vai nu ir, vai nu nav. Un to tu redzi. Un pa lielam, viens no tiem faktoriem, es negribu teikt, kad spēlē, saku, vai tev ir iespēja, vai tev nav iespēja. Un to iespēju tu pats sev radi ar to, kā tu pavadi, to kaut kādus to savu ekstra brīvo laiku. Attieksme, kur tu ieradies. Attieksme, vai tu gribi uzspēlēt, vai tas tev aizrauj. Jo, ja tas tev neaizrauj, tev nav. Un, diemžēl, nav jausmas. Nav jausmas, kas jādara ir. Jo tas ir, treneris nevar noņemt telefons vai skolotājs. Ja vecāki tev saka, nē, tev tur kur ir. Jā, un tā, diemžēl, jā, tad tā ir. Jā, tas izaicinājums ar tiem telefoniem vai vispār ar to mūsdienu laikmetu, ka tik daudz informācijas ir tāds, kas sašķaida fokusu. Vienkārši sašķaida fokusu. Un tu jau pat nezini, kas tev aizrauj. Bērns, pieņemsim, viņš jau pat nezina, kas viņu aizrauj, tāpēc, ka ir tik daudz visa kā, kas viņu var aizraut, ka viņš nezina, uz kuru pusi, lai viņu aizrauj. Un tas varbūt mūsu laikā bija vienkāršāk, Mārtiņ, ka mums no rīta piecelies un ej ārā. Kas tev tur aizraut, es aizrauju. Šodien futbols, rīt basketbols. Tā. Tieši tā. Bet te ir noteikti izaicinājums tiem, tas, ko tu minēji par to aizraušanu, man ļoti patīk tā doma. Es Jākubam stāstīju arī, es skatījos vienu podcastu ar Dwayne Johnsonu. Viņš saka, es no rīta pieceļos, es daru tikai to, kas man aizrauj. Viņš dara tikai to, kas aizrauj. Un atrast tajos bērnos to balansu starp to, ko viņš grib darīt, varbūt. Respektīvi, ka tu redzi, ka viņam kaut kas aizrauj, un tas vecāka vai trenera vai tā cilvēka, kas viņam blakus ir viņam ir jāveido tā vide tāda, lai viņš pa to taciņu var, vairot to savu aizraušanos. Bet es gribētu mazliet piebilst par to, kad mēs runājam, ka mēs slēgti esam baigā skrējienā visi, ja? Un tad, kas bērnus aizrauj? Tas, kas aizrauj vecākus. Ja vecāki, mēs ejam, braucam vasarā spēt pludmali. Tāpēc man bērniem patīk pludmali. Ne jau tāpēc, ka viņiem liek spēt, tas tāpēc, ka mēs spēlējam un viņi spēlē. Un tas pats, kas sieva man skrien,
Bērns vēl neaizroja, bet viņi tāpat skrien, jo es viņam saku, tu zini, kā tur 5 km noskriet, kaut kāda izturība, kaut kas tas ies. Ok, tad varēšu uz laukumu ne tik ātri nogurt un saprot to domu. Bet ja es to nedarīšu, ja es sēdēšu vakarā telefonā, viņi sēdēs man blakus telefonā, un tas ir pavisam vienkārši. Un tas arī attiecās, man liekas, kad tu strādā ar bērniem kā treneris. Ja man telefons tur stāv somā, man pat zina, ka man nevar sazvanīt tajā laikā, ja? Jo es nemaz neatļaujos izvilkt, jo tas būs tā kā kairināties bērniem. Es arī gribu paskatīties telefonā. Nē, nu, tur jārāda kaut kāds tas piemērs, bet tas vairāk ir laikam ir uz vecākiem. Bet, kur es atkal saprotu, visi ir aizņemti, bet nu, laikam vajag balansu. Man Jākabs arī stāstīja, viņš prasa, cik par to enerģijas atdošanu. Viņš man vienreiz prasīja, tu kā treneris, tu atdod enerģiju. Ja? Man sanāca viens brīdis, ka es ļoti daudz trenēju, maz trenējos. Saku, kas ir tas, kā tu uzņem enerģiju? Tad es sāku domāt, nu labi, atnāku no rīta uz treniņu, ja? Bet es pusotru stundu trenējos un tur 6 atdod, nu nav baigais līdzsvars. Ja? Un tad līdz ar to varbūt ja vecāki tajā savā, kad viņi uzņem enerģiju, ar saviem bērniem, man liekas, ar ģimeni jau tu uzņem enerģiju, ko tu pavadi. Nu, vienkārši tas laiks ir jārauj ārā kaut kur. Nu tā, kaut kas jādara, kaut kas aktīvs jādara. Kustība, jā. Man patīk teiciens, laiks lietām ir tik, cik tu viņu velti. Tas viss ir par prioritātēm un laiks vienmēr. Jo vairāk tu dari, jo vairāk tu var paspēt. Tā ir. Nu, labi, virzīsimies jau lēnām varbūt tad uz finišu taisni. Nu, tu jau mazliet ieskicēji, bet atkal iesākām ar sajūtām un gribās arī noslēgt ar sajūtām. Zin, kā, pie kompozīcija. Jā. Ārpus komforta zonas. Jā. Nu jau, es domāju, esam iesiluši. Kāds bija sajūtas pēc tā pēdējā mača šogad Eiropas čempionātā? Pēdējā varbūt nē. Pēc Eiropas čempionāta noslēdzošā kā mēs varam korektāk pateikt? Pēdējais ne noslēdzošais, bet... Mārtiņ, kas ir labākais vārds? Pēc fināla mača. Pēc fināla mača. Tas bija tieši fināls. Tas bija fināls, jā. Pēc fināla mača, jā. Un zinot to visu bedri, procesu, visu, un kāda bija tā sajūta, kur tu biji, kā tu jūties tajā brīdī, kad ar jaunu vēl pie tam čali, kuram, protams, tu arī esi autoritāte vienlaicīgi, un tāds virzītājs un iedvesmotājs. Tas jau arī, es domāju, tam arī jādod garš kaut kādu noteikti tas dod klāt tam panākumam arī. Jā, mums kaut kad uzdeva jautājumu, kāpēc jūs pēc tam, kad izcīnījāt zeltu, jūs tur neārdījāties, neskrējāt, jūs tā vienkārši mierīgi stāvējāt viens otru skatījāties, bet tās arī bija tās emocijas. Tu stāvi skaties un tu nesaproti, tu reāli nesaproti, kas ir noticis. Nevis kas ir noticis, tu visu mūžu tu ieguldi tik daudz darba, ja? Un tev viss nesanāk. Un vienu gadu vai, piemēram, tu ieguldi nevis darbu trenējoties, bet atjaunojoties. Un tad sanāk, ka tas pamats, es uzskatu, ka pamats ir mazāks, lai izcīnītu to Eiropas čempionu titulu, un tu to izdari tieši tajā brīdī. Un tad, kad tu varbūt tik daudz to negaidi, tu spēlē brīvāk, un tās emocijas ir tieši tāds pašs. Tā kā tu esi pozitīvā šokā par to, kas ir noticis. Un par kādu, varbūt es nezinu, es runāšu atkal, tas tajā brīdī nav atvieglojums, bet tas jā, es teiktu pozitīvs šoks, kad tev vienkārši mums tur vēl pāris dienas likās tā, tu ir vai nav, kāds var būt. Un Kristians arī, viņš saka, es pieskaņos Mārtiņam pēc emocijām. Zin kā, bet ja jauniešos viņš tā mierīgi, jo tāpēc, ka viņš saka, es gribu iet, es gribu to zeltu, es iešu, esmu labāks no sev, jā, viņš pārliecinās. Tad šeit mēs atbraucam uz to finālu, viņš saka, tas tur olimpiādē stāvēs piedestālu, tas tur stāvēs piedestālu, ko es te daru apmēram, un tad viņam arī tāds pozitīvs tāds šoks ir, kas notiek, bet jā, un tad tās emocijas, kur viņas laist ārā, tur, man liekas, tas tāds, nezinu, varbūt galvā uz to brīdi, tāds klusuma brīdis, tāds pozitīvs klusuma brīdis, kad vispār mēģini tā salikt to puzli kopā, kas vispār ir noticis, ja? Un es pat nevaru pateikt, kuras ir tās emocijas labākas, kad tu
laid ārā tās emocijas, un jā, nu, mēs esam labākie visi, vai tu arī tu liec sev iekšā tā kā, to puzli kopā un mēģini saprast, kā zvaigznes ir salikušās, viss ir noticis tā, un tu vienkārši nesaproti, kas bija tad un kas ir tagad. Bet man liekas, kad tērēt enerģiju uz to, ka tu esi vinnējis, skriet apkārt, jau tas tu tā kā vēl dod projām to enerģiju. Tagad bija tas brīdis, kad tu gribi visu paturēt iekšā sevī. Varbūt tas nav pozitīvi, jā, bet tad bija beidzot tā sajūta, tas jau ir pozitīvs. Es viņu gribu sev, jā, un tad, kad tu uz to brīdi visi nāk, Malleči apsveic, tu tur tā, un tad, kad atbrauc uz Latviju un to medaļu, un tagad mums bija to medaļu, mēs brauc un visiem devu, kur mēs 20 gadus kopā esam kaut ko darījuši, ir vēl cilvēki, kam es neesmu viņu iedevis paturēt, jā. Piemēram, ķirurgs, jā, kas man ir, jā, kam es esmu pateicīgs. Bet tad tu jūt, ka no viņiem arī staro tā pozitīvā enerģija, jā, jo man liekas, ka tas nezinu, vai latviešiem vai kā ir, tad ja ne man, tad ne tev, jā, tā doma. Tad šeit pa ilgiem laikam varēja saprast, ka ir riktīgi cilvēki, kas ir sekojuši līdz tos 3 gadus, viņi ir nežēlīgi par tevi priecīgi, jā. Un laikam tā ir tā pati tā pozitīvākā atdeve, kad viņi par tevi priecājās, un to tu sajūti, un tad atkal uzjundīja tās emocijas, un tu turpini likt to puzli kopā visu laiku, kamēr kāds tev nāk un ir riktīgi priecīgs. Bieži tā manā dzīvē, tā sporta karjerā nav tā no manas puses tā sajūta, jo no tiem līdzjutējiem vienmēr ir tā sajūta, ka viņi tev seko, viņi nāk un viņi tev pazīst, un viņi par tevi priecājās, bet tagad bija tā sajūta, kad viņi priecājas un es uzņemu to prieku. Jā, tas laikam tā sarežģīti, bet vienkāršāk es nevaru pastāstīt. Super. Man tas atgādina, Last Dance filmu esat redzējuši, un Jordans izcīna to ilgi gaidīto čempionu titulu, viņš aizskan uz ģērbtuviem un raud vienkārši. Tas ir stāsts par to, ko tu saki, ka tu... Nebija savilcis kopā, bet varbūt jā. Bet tas ir, ka viņam nevajag nevienu, viņam vajag bumbu, un viņš ir ģērbtuvē un pats ar sevi un raud, bet tas ir aiz laimes, un tas ir stāsts noteikti par to. Super, paldies Mārtiņam, paldies Daigai, paldies Jēkabam, paldies tiem, kas ir atnākuši, paldies tiem, kas skatīsies attālināti. Šīs epizodes mērķis bija noteikti iedot informāciju, izstāstīt Mārtiņa pieredzes stāstu un pilnīgi noteikti iedvesmot ikvienu iet no Rūdas uz zeltu. Paldies!